Mūsdienās cilvēki aizvien vairāk pievēršas materiālo resursu un izēvielu otrreizējai izmantošanai. Šodien atkārtotā pārstrādes un izmantošanas procesā nonāk dažādi materiāli – papīrs, stikls, dažāda veida plastmasas un arī metāla izstrādājumi. Kā dažādi metāla lūžņi pārvēršas jaunās noderīgās metāla daļās, skatieties šajā mācību filmā. Uzņēmums KMM Metāls jau vairāk kā 9 gadus ar moderna tehnoloģiskā aprīkojuma palīdzību ikdienu pārstrādā dažāda veida metāla lūžņus un rada citiem uzņēmumiem nepieciešams bronzas sakausējuma izējmateriālus. Ceļš uz karstiem, tikko izlietiem metāla produktiem sākas noliktavā. Metāla lūžņi tiek pieņemti uzņēmuma noliktavā, šeit tiek pārbaudīti, nepieciešamības gadījumā sapresēti, un šeit uzglabājās līdz tiek pieprasīti un izdoti uz kausēšanas un apstrādes un izstrādājuma izgatavošanas zonu. Kad metāli tiek uzdoti augšā, tie pakāpeniski tiek iekrauti vidējas frekvences tīgeļkrāsnīs, tur tiem tiek pievienoti dažādi kušņi, apstrādes vielas, virsma pārklāta ar kokogļu slāni. Tā kā metāla lūžņi mēdz būt ar visdažādākā veida pieaukumiem, tad kausēšanas procesā tiek izmantotas dažādas ķīmiskas papildvielas, kas palīdz no kausējumā metāla izvadīt nevajadzīgos elementus. Ir momenti, kad ir kaut kādas gāzes metālā, tad ir kaut kāda speciāla ķīmiska viela izstrādāta, kas šīs gāzes no tā metāla izvada. Vai nu arī ir kaut kāds ķīmisks elements, piemēram, alumīnijas, kas nav vēlams, atkal ir kaut kāda ķīmiska viela, kas ļauj viņu no tā metāla izņemt ārā. Ja? Vai nu arī ir metāls, piemēram, tiek kausēts varbūt netīrs metāls, tad ir kaut kāds atkal šī viela, ko mēs ievietojam metālā un dabūjam ārā un noņemam virsā izdeģus, un šīs nevēlamās vielas, nemetāliskās, tiek noņemtas. Tāpat pa virsu tiek uzbērts šis ogļu slānis vai arī grafīta ir slānis, un tādā veidā nodrošināt, ka nenotiek reakcija ar gaisu. Tas ir viens un otrs arī izmeši nenāk ārā no metāla, līdz ar to mēs novēršam arī izmešu rašanos. Metāla lūžņi ir izkausēti monolītā šķidrā masā, no tās tiek paņemts analīžu paraugs, lai pārbaudītu, vai izkausētā metāla sastāvs atbilst prasībām. Šis noņemtais paraugs tiek nogādāts uzņēmuma laboratorijā. Tur laboratorijas darbinieki ar analizatoru palīdzību noskaidro šī ķīmiskā sastāva, kāds tas ir. Nepieciešamības gadījumā dod norādījumus iekraut leģējošās vielas. Tie ir vai alva, cinks vai svins, vai kāds tādā momentā ir nepieciešamība. Šeit tiek ražotas alvas, bronzas vai alumīnija bronzas sakausējuma daļas. Tāpēc rūpīgai izējmateriāla ķīmiskā sastāva receptūrai ir liela nozīme. Atkarībā no sakausējumā esošo metāla proporcijām atšķiras arī galējā produkta pielietošanas iespējas. Alvas bronza arī nav viens tikai sastāvs, bet mēs pielietojam vismaz kaut kādus 6–7. Ja, tad tur atšķirās nedaudz procentuāli atsevišķu elementu daudzums. Tur vienām ir vairāk svins, citam ir mazāk svins. Ja, piemēram, viens no sakausējumiem ir domāts dzeramajam ūdenim, ja, tātad sistēmās, kur tiek padot dzeramais ūdens, un tur svina daudzums nav pieļaujams, ir noteikti ļoti minimāls, lai šis ūdens plūstot pa šo sistēmu nenonāktu dzeramajā ūdenī un tālāk cilvēkā. Tātad šis ķīmiskais sastāvs ir atkarīgs no tā, kur šo metālu pēc tam izmanto. Alumīnija bronzu, piemēram, izmanto plaši dzenskrūvu ražotnes vai ražošanā vai atkal kaut kādā saistītā ar jūru, jo šis ir pret koroziju izturīgs materiāls. Tātad, katram šim sakausējumam ir savs pielietojums, un līdz ar to arī savs ķīmiskais sastāvs, kas jau to ir izstrādājuši nevis varbūt mūsu uzņēmums, bet šie standarta radītāji jau. Tieši tāpēc laboratorijas darbinieki veic rūpīgus aprēķinus, cik daudz un kāda veida papildvielas ir jāpievieno izkausētam metālam, lai rezultātā tas iegūtu kvalitātes prasībām atbilstošu sastāvu. Un vēl papildus ķīmiskajam sastāvam laboratorijā tiek pārbaudītas arī iegūtā metāla mehāniskās izturības īpašības, piemēram, metāla cietība un izturība uz stiepi.
Kad vairāk kā 1000 grādos izkausētais izejuma materiāls ir ieguvis prasībām atbilstošu sastāvu, no tā virsmas tiek noņemti izdeģi, un tad šķidrā metāla masa tiek ielieta speciālā transporta kausā. Tas ar gāzes degļu palīdzību tiek uzturēts pastāvīgi karsts, lai metāls neatdzistu un nesacietētu. Transporta kauss izkausēto izejuma materiālu nogādā uz liešanas iekārtu. Kad ir metāls ieliets liešanas iekārtā, tas gravitācijas spēku ietekmē tek caur liešanas iekārtas krāsnī piestiprinātu kristalizatoru iegūst noteiktu formu. Kristalizatorā ir ievietota grafīta kokila, pašu izstrādājumu uztver vilcēju rullīšu mehānismus. Tas nodrošina gan šo izstrādājumu izvilkšanu no liešanas iekārtas, gan arī ātrumu, ar kādu tas tiek izvilkts. Papildus izstrādājums tiek atdzesēts otrreizējā dzesēšanas sistēmā ar kustīgu zāģi. Tas tiek nozāģēts un izstrādājums nonāk pēcapstrādes jau zonā. Šajā rūpnīcā metāla liešana notiek virzienā uz leju, taču kopumā metāla liešanai var tikt izmantotas 3 dažādas metāla liešanas tehnoloģijas – uz leju vērstā, horizontāli novietotā, kā arī metāla liešana uz augšu. Katrs no šiem veidiem ļauj atkal izmantot savas priekšrocības. Ja horizontāli var izliet lielus izstrādājumus, vertikāli uz leju mēs nevaram varbūt tik lielus izliet. Savukārt atkal tie ātrumi ir varbūt lielāki. Tad savukārt uz augšu tas ļauj ļoti vienkārši palaist šo iekārtu, ļoti vienkārši viņu salikt, jo visas tas mehānisms tiek vienkārši iegremdēts un izņemts. Ja tā liešana notiek uz leju, tā krāsnes pati liešanas iekārta ir augšā, un atvienoties no viņas jau vairs nevar, jo tad tas metāls vienkārši izlīs, ja mēs atvienosimies. Savukārt uz augšu tas ir vienkāršāk, un līdz ar to tā tehnoloģija ir labāka, lētāka, bet tur atkal ir savi ierobežojumi izmēros. Tātad tur nevar varbūt ļoti lielu izstrādājumu, lielu diametru izstrādājumu izgatavot. Kad no liešanas iekārtas iznākušais metāla sakausējuma stienis ir atdzesēts un sazāģēts vajadzīgajos garumos, tas nonāk pēcapstrādes zonā. Tur iegūtajiem metāla stieņiem tiek veikta taisnošana, kā arī apstrāde uz virpas, lai materiālam būtu precīza forma. Vēl pēcapstrādes zonā tiek veikta arī rūpīga kvalitātes kontrole, kur tiek pārbaudīti materiālu izmēri un centra nobīde caurulēm. Ja viss atbilst kvalitātes prasībām, metāls tiek marķēts, iepakots un nogādāts noliktavā. No tās gatavie izejmateriāli turpina ceļu uz citām ražotnēm, kur no tiem jau tiek izgatavotas dažādas konkrētas detaļas. Mums ir vēl viens uzņēmums, kas saistīts ar mūsu ražotni, kas arī veic šo izstrādājumu apstrādi, izgatavo dažādas detaļas, jau padziļināti no šī garā izstrādājuma 3-metrīgā jau uztaisa mazas detaļiņas, kuras jau tiek izmantotas dažādākās nozarēs.